Inovatīvi un unikāli produkti, rūpīgi izpētīts tirgus, degsme, vēlme attīstīt savu ideju un vēlme arī nopelnīt. Tas ir skolēnu mācību uzņēmumu gada tirgus Cits bazārs, kas nu pat notika Madonā. Un jāsaka godīgi, skolēnu izdoma ir pārsteidzoša. Man ļoti patika ideja, izpildījums, un tas ir nažu turētājs virtuvē. Un kā dāvanai Ziemassvētkos arī ļoti labi iederēsies. Un arī iederēsies manā virtuvē, jaunajā tikko pabeidza remontu. Tā kā prieks pašiem un prieks arī tiem, kas ražo. Tieši tā, un arī jāatbalsta jaunie ražotāji. Un tiesa, jo katrs no viņiem ieguldījis gan zināšanas, gan laiku un resursus, un katram arī savs īpašais biznesa idejas stāsts. Mēs veidojam šīs propolisas sedziņas un sejas maskas. Propolis mēs iegūstam no manā tēva saimniecības, kurš ir biškopis, ja? Un bieži vien mēs šitās sedziņas izmetam ārā, bet mēs atradām alternatīvu veidu, kā to izmantot. Daudzi cilvēki arī pat neapzinās, cik īstenībā ārstniecisks ir šis produkts un var uzlabot cilvēku veselību. Ideja radās pirms gada. Mans teicis man uzjautāja, lai es gribu taisīt dronus Ukrainai. Bet, tāpēc tas man ieinteresēja pētīt drona uzbūvi. Un te es sapratu, ka droni viņi ir ļoti daudzveidīgi un es varu viņus pārmainīt. Un tad nāca šī ideja. Ideja ir oriģināla un mēs esam apjautājuši vairākus dronu tādus entuziastus un sapratām, ka jā, tā ir lieliska ideja un viņiem interesē, un ka mēs būsim pabeiguši, viņi noteikti nopirks no mums. Man mamma bija ielikusi sarkanu kreklu kopā ar baltām zeķēm mazgāties, un zeķe vairs nebija balta, tā bija gaiši rozā. Man ienāca prātā ideja, kāpēc mēs nosasīt šādu biznesu, un es piedāvāju savai klases biedrinei, viņa ar prieku piekrita. Es viņas tā kā sarulējam un krāsu ielējam, auduma, un izveidājas patīkotas zeķes. Faktiski nekad nav paredzams rezultāts, vai ne? Jā, varbūt dažāds. Tāpēc arī ir nosaukums Crazy zeķes. Vienkārši gatavojot, nebija kur likt karstos vākus. Un arī, piemēram, pašu karsto katlu var uzlikt virsū. Ilgspējīgs tāds labs produkts, stabils. Tā kā no dzīves arī radās tava ideja par biznesa ideju. Bet es skatos, jums tur ir vēl kāds aicinājums. Ziedojam 5 eiro drosmes kastē Vestbēlas doktorātam. Tātad jūsu biznesa iet kopsolī ar labdarību? Jā. Mūsu produkts ir izomalta tējas bumbas. Izomalts ir cukura aizstājējs, kurš ir daudz veselīgāks nekā parastais cukurs. Tējas mēs paši lasam no pļāvām vai dārziem. Bumbu ieliek tējas krūzē, samaisa, atļauj ievilkties, un tad tēju var izkāst, var arī neizkāst, un viņa ir gatava dzert. Tā no pasakas izkāpusi. Mēs esam sportistas un mēs izdomājām ražot balteglas hidrolātu pret sāpošām locītavām, muskuļiem, kā arī pret zilumiem. Kā arī mēs ražojam augu hidrolātus dažādus, kurus var iesmidzināt apavos pret nepatīkamu aromātu vai arī vienkārši patīkamam aromātam. Bet faktiski tie produkti jūsu tapuši saskarē pašām ar savu ikdienas dzīvi? Jā. Mums ļoti labi viss padodas. Jāuzsver, ka šīs gada tirgus ir iespēja nevien prezentēt un pārdot savu produktu, bet arī saņemt profesionālu novērtējumu no žūrijas komisijas. Es skatos, lai šīm precēm vai pakalpojumam, lai būtu šis potenciāls. Nav vērts ražot preces, kas jau ir simtiem tirgū. Es tiešām skatos uz šo oriģinalitāti, uz perspektīvu, uz to, vai ir jau saņemti pirmie pasūtījumi. Mums bija jaunieši, kas bija teikuši, ka pagājušā gadā jau ir ietirgojuši 900 eiro ar savu ideju. Tātad tas liecina, ka šai idejai ir dzīvot spēja. Kā uzsver Inese Džarcāne, pats svarīgākais ir uzdrošināties, protams, arī zināšanas un prasmes. Patīk, kad jaunieši savā biznesa modelī ieliek šo ilgtspējas principu, paņemot esošas lietas un dodot viņiem otro elpu. Mani konkrēti uzrunāja puiši no Madonas, kas kokas zāģmateriālu pārpalikumus izmanto nažu stendu ražošanai. Es negribu izcelt tikai vienu, jo ideju ir daudz un katrs ir ielicis sirdi un dvēseli. Katrā ziņā jaunieši ir piegājuši gruntīgi, ir veikuši priekšizpēti, domājuši caur kādiem kanāliem šīs preces tirgot, domājuši par mārketingu. Tā kā man patiesībā ir prieks un gandarījums būt šeit un vērot šos jauniešus. Vēl tikai jāpiebilst, ka labāko ideju autori 8 kategorijās saņems sponsoru balvas, un jācer, ka savas biznesa idejas spēs noslīpēt līdz īstenai biznesa veiksmei. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.